Par turismu runājot, šobrīd taisna rīt ir publiska apspriešana Eirovelo celiņam, Eirovelo 13, kur Latvijas līmenī jau ir akceptēts, ir aizsūtīti ziņojumi. Un kāpēc Eirovelo 13? Tāpēc, ka tas ir 13. pēc kārtas lielais Eiropas velo celiņš, par ko ir diskusijas ļoti plašā mērogā, jo tas būtu tā kā mugurkauls no Turcijas līdz Somijai 7000 km garumā, pēc tam uz šī te lielā veloceliņa pamata varētu tālāk veidot daudz mazus projektus un veloceliņus. Ko tas nozīmē Carņikavā? Tā kā mums Pījošu dabas parkā ir atļauts viens asfaltēts veloceliņš, tad ar dabas aizsardzības pārvaldes akceptu un ministra kabineta noteikumiem, tad mēs to arī izmantojam. Un mums ir iezīmēta trase 26 km garumā mūsu teritorijā šāds veloceliņš. Tūlīt pat tiks arī atklāts muzejs mūsu Mēģu svētku laikā, kur būs, viņš būs varbūt muzejs, tautā viņš ir iegājis kā muzejs, bet patiesībā tas būs tāds etnogrāfiskais centrs, kur būs gan etnogrāfiskais ansamblis, gan arī varēs pētīt šīs te unikālās mūsu kultūras mantojuma lietas, vēsturi un tā tālāk. Tur ir ļoti skaisti izskatās Gaujas krastā, ļoti senā vietā, tur, kur arī šobrīd atrodas vienīgās mūsu zvejnieku brigādes, kuras brauc vēl joprojām jūrā, atgriežas atpakaļ, izkrauj zivis, un turpat blakus būs muzejs, turpat blakus būs laivu piestātne, un turpat blakus mēs esam arī iecerējuši sadarbībā ar uzņēmējiem zivju restorānu, jo mūsu bagātība ir mēģi, un tas ir ziemas sezonas prece, kad viņi ir visgaršīgākie un kad ir mūsu Gaujā sezona, un tad tur arī varēs grilēt šos nēģus, grilēt arī citas zivis, tās pašas reņģis, kūpinātava, tur ir paredzēts daudz dažādas lietas. Muzejs ir paņemts kā prototips, jo mūsu bijušā zvejnieku sēta šobrīd ir Brīvdabas muzejā, un mēs esam paņēmuši no viņas prototipu, un šeit būs tātad muzejs.